Man ir šeit AirSeekers robots, un es to izdomāju pārdot par puscenu, kaut gan esmu lietojis 3 nedēļas. Latgalē gan es atstāšu to robotu, bet Rīgā es gribu uzlikt sev pašu krūtāko, kas ir Luba AVD 3. paudze. Visjaunākie Luba roboti 4x4, par tiem es pastāstīšu vēlāk, būs arī atpakošana un tā tālāk, kas man nepatīk šim robotiņam. Viena no lietām, es šeit biju nogājis gar pašu malu, novilcis tā kā gala perimetru tā kā. Bet, lūk, šajā vietā viņš kaut kā negribēja tomēr pļaut. Viņš gāja ar aizmuguri iekšā, un tad viņš mauc tālāk pa pļauju. Teiksim, šajā vietiņā es arī biju apbraucis apkārt tai ugunskura vietai, bet redzat, viņš ar kamerām kaut kā nepamana, un viņš nebrauc tā kā, pieņemsim, to dara Ekovaks vai Luba līdz pašai maliņai. Ka viņš tās savas teritorijas bišķi piezīmē, nevis tā kā klients ir uzstādījis, bet tieši viņš saprot to jēgu, un viņš aizbrauc līdz pašai maliņai. Tāpat mēs varam redzēt kaut kādās šitādās vietās. Paliek šitādi nesmukumi. Te izpļauts, tur palikuši nesmukumi. Nākamajos video varēsiet redzēt, kā strādā top viskrūtākais robots. Protams, tas ir arī dārgāks. Luba 3 AVD no Momotion.